Nu, labrīt, rupuči. Mēs esam skaistākajā pieturā. Šajā maršrutā vismaz pagaidām. No otra gala. Ieskatāmies. Vērka jau gan ir leca. Koka rumbo. Jā, vēl ir vesels sūnas uz šīfera. Un šodien mērķis ir izbraukāt dažas stacijas. Ņemam priekšā ogres līniju. Un tad mēģināsim tik līdz aizkrauklē. Varbūt. Gan. Bet laiciņš šodien ir ritīgi labs. Jā, uz pasūtījumu es teikšu. Nu ko, virzīsimies uz priekšu, skatīsimies. Tevi palta vēl. Sasalis jāsmuks. Jā, diena jau bišķi klusiņš. Iepriekšējā stācijas mēs tā fiksi apskatījām. Nekā jauna nav. Dažas, protams, ka tur ir noķēpātas, kā jau parasti. Nekas jauns. Bet, piemēram, gaisma mums pārsteidza. Tur ir ļoti skaisti tagad. Vēl nav pabeigts, bet top. Neko nefilmēju, jo pusgatavu no jēgas rādīt. Nu, labi, virzamies. Nu, dārziņu stācija tā paslēpusies, ka mēs neizbraucām garām. Nolažojāmies uz pilnu programmu. Nu, labi, kā ir, tā ir. Kā saka, no ceļa nevar redzēt. Priekšā kalns, drīzāk kāpa. Tā, esam uz Dolas jaunā perona. Vēl nav nodots eksploatācijā. Mēs te ielauzāmies gar žoga malu. Bet mums ko neizdarīsi fotodēļ. Nu. Vilciens tuvojās, vajadzētu tikt pāri. Tuvojās vilciens, gaisa spīd. Jā, labi. Varbūt ir nestāsies. Neizskatās. Nu, nestāsies. Jā, šitas nestāsies. Neredzēja. Braucam pa jauno celiņu, ko ielu nesen uzbūvēja Salaspilī. Ka nevar saprast, pa kura pusi ir velo. Jā, ūdens. Krastā noteikti vēl ir bies vēl, bet tur, kur straume, tur viņu skalo no apakšu. Te jau arī nav straumes, tāpēc viņš te labi stāv. Jā, tā straume viņa jau tāda. Bet interesanti pleķeins izskatās, jā. Kur viens tur uz ledus sēž, tanī galā, reku pa labi. Jā, stūl krastā. Jā. Bet nu izskatās dambīt šitā. Šok content, kā saka. Tāds labs posmiņš, kur laikam nav tīrīts, kur arī saulīt īsti neiepūš. Nu, tad ar tievām niepiņām tur ir neizbraucams. Ar baloniem, nu, bišku labāk ir. Nu, reku šitādiem baloniem, es tā domāju. Jo šito sauc par baloniem. Platas riepas. Stieg iekšā. Nu, jā. Ko vēl pa virsu iet, kad grimst iekšā. Tas ir labs posmiņš. Un to sniegu vienkārši tā kā Nu, ja būtu ar MTB, būtu labāk. Viņš iet pa... Jā, šitās griežās tā kā naži iekšā. Tā ir, jā. Tā ir graveļu, kā saka,
Mīnusiņš. Te... Pāris nedēļām, kad arī izbrauc ar riteni, no tie sniegi bija saslinguši. Un, domāju, pāri ezeram pārbraukšu. Ej, tu no! Nekā tik grūti pa to piezo sniegu braukt. Nu, jā. Tur nav iesteigāts. Loģiski, ka tur... Un brauksim pa kreiso pusi. Te jau arī būs jautri. Beidzot kāds tunelis. Kaut kā jākāp nost. Viņš ir gan tāds maziņš ir. Puk, 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 puk. Viņš izgaismots ir. Grafītī. Puk, 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 puk. Betoniņš ir labs. Oi, nu sūdā viņš ir leduvis. Galīgi. Tāds groziņš superīgs. O! Šitas ir labs. Salkalni apciemojām. Un nākamā Ikšķile. Arī šitiem teos galā. Tāds piekaupīt. Jā, kaut kas. Tā nav tā nāves sala, nē? Nē. Nē, nāves sala jau kustas jau. Jā. Tu kaut kādas... Kāda ēka pat ir... Tur ir drupas kaut kādas. Drupas pat, nu jā. Bļim. Tie ir nav kastas. Kaut kas uz viņas tur ir? Tā, nākamais tunelis mums priekšā. O, jā. Šis ir pirmais. Ja te, kad nebija tās kastes, es pa šito vispār tā nebija nekad gājis un brauc. Jā. Pak. Oh. Mēs te kā muzejā. Moderns tunelis. Tagad rāda 5 jau, ja? Un cik man tagad rāda datorā? Viņš rāda mākonīgi. Pareizi. Jā, tagad. Var viss elektrot. Man rāda arī 5,6. Garmin nemelo. Forši. Moderna ogle. Viss ir sasilts. Cilvēks staigājuši. Jā.
Labs skats. Es arī foršs tilts. Reku te pa vidu var redzēt, jā, pēdiņas aiziet. Neko interesanti. Ciemupe ir aiz krūmiem. Vēl kaut ko redz, bet vasarā te ir problēmas. Riteni iestādīju. Divi kaut ko skrūvē. Viss notiek. Balsta skrūvē. Nu, jaunais veloceliņš. Vismaz ir sauss. Tur, kur saulīt spīd, tur baigi labi. Nu, tur, kur ēnaināks, tur ir bišķi mitrāks. Bet kopumā nekāda vaina. Braucams. Šeku reku iebraucam Čegunā. Degunā. Čegumā. Mums ir uzradušies konkurenti. Weekend pizzā. Šitas ir labs. Ko tikai pieprasīsim samaksu? Par pirmo daļu. Varbūt viņi tikai brīvdienās strādā. Jebkurā gadījumā jābrauc šeit. Uz pizzu. Jāsarunā barteris. Skolnieki nāk. Ekskurs jābrauks varbūt. Tuvojamies Lielajai Vardai. Reku viņa arī ir. Liela Varde. Labs līdzītis. Izskatās, ka ar kvadriķiem. Reiku šāšliks kūp. Tei, tu varēji zināt, ka te ir darbojoši. Smaržo. Gaļu! Ka te arī beidzot ir straujopīta vaļā. Lielvardiešiem gan celiņš ir apzīmēts pa visu platumu, ķipa veloceliņš. Kur gājējiem iet? Kaibelas stacija.
Tuvojās vilciens. Šodien būs daudz vilcienu video. Šitas labi aizgāja. Vējals labi nopūta. Sulīgais V2,0. Lai gan es te rudenī braucu vienu ar MTB, tur mācu, tad man arī bija prātījies pēc lietas kaut kāds posms. Nu, pīģēs, nu kāds pīķels, ej tu nos, kaut kāds, Nu, ir jau kaut kāda tas zemes, tas mālveidīgais. Ir jau tas segums, ka vienkārši sāks iebriest ar to ūdeni un bija. Jā, viņš nesūcās iekšā. Nesūcās, viņš ir tā. Jā. Tu braucot, nu, iepriekšējā dienā vai tur, nezinu, divas dienas atpakaļ līdz, tad silti. Un tur vēl mašīnas riktīgi, viņi izbraukājuši bija, nu, brēm no tādu jūrobļu. Nu, ko? Kā saka, te ir... Nē, šita varētu nosaukt divvientulība ar žļurgu. Te jau... Pavasara vēsmas ar žļurgu. Vēsmas, jā. Es jau teiktu, ka diezgan ātri atnācis būs šis pavasaris. Pavasaris jau ir okei, jā. Man jau te rāda, ka tuvojās jau plus 15 jau kaut kāds dienas te. Varbūt, jā. Bet zin kā, mārts var būt silts, aprīlis atkal draņķis augsts. Jā, tā arī gadās, vai maija. Nu, bet, jā, ir bijis. Bet uz leju iet. Nākamā tā ir tas Kāsis, Jumprava. Kas par aleju, tik žēl, ka plika. Bez lapām. Izbaudam to, kas ir. Nu ko, esam Skrīveros. Staciju samīļojām. Apciemojām. Tagad vajadzētu apmeklēt muldoņu vai muldīgo akmeni, jebšu muldakmens, kurš muld visu laiku. Līdz finišam vairs nav nekas daudz palicis. Būsim sadaldējuši distanci. Kā saka, nobeigumā ir pati svētlaime, pats labākais ceļš mūs te iesvēta. Še brauciet, izbaudiet, jā. Kā saka, sasveicinās ar ķēdi un transmisiju. Te jau var redzēt iepriekšējās trajektorijas. Grāvis ir, bet tas neko nedod. Kāda mulča vēl te ir. Jāuzfilmē beidzot nobeigumu video. Nu tā, situācija sekojoša. Paspējām normāli uz aizkraukli. Vilcienā negribēju filmēt, tāpēc labāk čiliņā tagad atsildoties, mājās braucot. Neko. Izdomāju, kad vajag vēl paņemt pa ceļu
tās stacijas, kas ir, nu, virzienā uz māju, es pat teiktu. Jā, tas ir, jau it kā ir divu līnijas, kas iet uz māju pusi. Tā kā izvēlējos vienu, otrai būs cita reize. Bet, nu, tā kopumā pa braucienu bija baigi labi. Beigās sanāca iesvīst. Diezgan pamatīgi. Mareks uzņēma tempu. Loģiski, kad viņš guļstūrīti noguļās. Un tad es ar izkārtu mēli no mugurpuses, tā kā suns, mēģinu viņu noturēties astē. Jo viņam tas temps tur uz 30 kaut kur arī bija. Un man nebija nekāda plāna tik lielu tempu šodien braukt. Nu, galīgi, 25. Nu, pēc ziemas. Es teiktu, esmu iesūnojis. Nu, tik uz darba braukāju. 6 kilometrus. 7, nu to svarīgi, bet nu jā, te uzreiz bladāts 130. Nu jā, loģiski, tas bišķītiņi cīskām iecērti. Diezgan nopietni. Nu neko, ar kaut ko jau jāsāk. Nu, loģiski ar MTB braukt ir baigi smagi kā tā. Cevišķi tādas distances. Tas būs arī viss.